Pārsteigti, iespaidoti un pat šokēti bija skatītāji pēc pirmās Buto dejas izrādes plašākai auditorijai. Buto pirmsākuma balstās Japāņu kultūras tradīcijās, bet Eiropā šī deja popularitāti iemantojusi 90. gados. Vēl ar vienu atklāts ir jautājums par Buto nosaukumu. Vai tā ir deja, antideja, teātris vai drāma? Dejotāja un dzejniece Simona Orīnska, kurai šī izrāde ir gada garumā lolots sapnis, saka pavisam vienkārši. Buto nozīmē šeit un tagad. Tas ir būt, nevis eksistēt vai rādīt, bet būt, just ar visām maņām, visiem maņu orgāniem. Redzi, dzirdi, tausti, oži, viss vienlīdz aktīvs ir viss šīs maņas. Pretstatā Eiropas slaidajām un garkājainajām balerīnām Buto piedāvā Japāņu zemnieka dzīvesveida radīto saliekto īskājaino ķermeni. Un, ja rietumu kultūra mākslās tieši cilvēka seja ir tā, kas nodod vēstījumu, Buto seju un ķermeni cenšas padarīt vienlīdz.